21. septembrī uz piketu pie ministru kabineta bija sabraukuši valsts probācijas dienesta darbinieki no visas Latvijas, prasot atjaunot viņiem pilnu darba slodzi. 40 darba stundas nedēļā. Tas, ar ko mēs esam būtiski un svarīgi sabiedrībā, ir tas, ka mēs organizējam un izpildām apmēram 70% no visiem kriminālu sodiem, kas ir sabiedrībā izciešamie sodi. Tātad mēs organizējam piespiedu darba un sabiedriskā darba izpildi, uzraugam nosacīti notiesātos, nosacīti pirmstermiņa atbrīvotos, organizējām izlīgumus, un šobrīd iebildumi ir pret to, ka daļa no šīm funkcijām tika ierobežotas. Un mēs prasām, ka viņas būtu jāatjauno uzreiz, kā tas bija noteikts likumā. Probācijas dienesta darbiniekiem arī nav pieņemams, ka atbilstoši 2013. gada valsts budžeta projektam darbiniekiem joprojām saglabāsies neadekvāti zems atalgojums. Un, piemēram, piemaksa par šī darba bīstamību jau ilgstoši ir tikai 1% apmērā, kas realitātē sastāv aptuveni 2,5 latus mēnesī. Šobrīd uz rokas vidējais atalgojums ir ap 230 latiem darbiniekam. Un darbiniekiem prasības ir augstākā izglītība, to starp juridiskā, to starp psihologa, sociālā darbinieka. Ja? Tās izglītības, kam ir priekšrocība. Bet jābūt obligāti augstākai izglītībai, lai strādātu probācijas dienestā. Šis darbs ir tāds, ka viņš notiek arī brīvdienās, viņš notiek arī pa naktīm. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs vispār sākām šo procesu un sākām runāt, jo cilvēki ir diezgan daudz projām. Piemēram, pagājušajā gadā no manas struktūra vienības no 17 cilvēkiem 8 aizgāja. Šogad jau tie ir 6. Tā lielā kadru mainība, tas rada problēmas. Tāpēc, kad tas ir tāds darbs, ko praktiski nekur nemāca, ko māca uz vietas. Tāpēc, jo cilvēks ir pieredzējušāks, jo viņš ir vērtīgāks dienestam. Un tas, kad aiziet tie cilvēki, kas ir nostrādājuši jau labu laiku, viņos ir ieguldīts apmācībā, ja šīs probācijas programmas viņi ir apmācīti taisīt. Un ja viņi aiziet un atnāk jauns cilvēks vietā, skaidrs, ka viņš ne pirmajā pusgadā, ne gadā vēl nespējas veikt pilnvērtīgi tos pienākumus, ko ir, darījis iepriekšējais. Man tāda nedaudz duāla tāda izjūta rodās tad, kad es dzirdu to, kad Latvija taisās un aktīvi diskutē par to, kā atgriezt tautiešus no ārzemēm un maksāt viņiem pabalstus par to, lai viņi atgriežas. Tajā pat laikā nemaksājot tiem, kas dzīvo Latvijā un strādā valsts labā. Nemaksājot, tādu kaut cik normālu algu, lai patiešām, lai tas nebūtu iztikas minimums. Tad par ko mēs runājam? Ja mēs nespējam, kā mēs atgriezīsim to tautiešus no ārzemēm, ja mēs zinām, ka šeit notiek tas, ka cilvēki, kas te vēl ir palikuši un strādā, kad viņi saņem 200 lati nedaudz pāri. Ar augstāko izglītību, strādājot valsts iestādēs, strādājot ar noziedzniekiem. Lai nodrošinātu visiem probācijas dienesta darbiniekiem 2013. gadā pilnas darba slodzes apmaksu, papildus jau esošajam finansējumam, budžetā būtu nepieciešams rast vien 350 000 latu. Šī summa tiešām nav tik, manuprāt, grandioza. Un arī tīri no morāla ētikas viedokļa ir nepieļaujami, ka vienādi ierēģņa status ir dažādi atalgojumi. Finanšu ministrijā šī paša līmeņa ierēdniecībā ir cita atalgojuma sistēma nekā šeit. Mēs darām visu iespējamo, tātad gatavojot budžetu un sniedzot savus priekšlikumus un arī aprēķins, kā jūs redzat, mēs ceram, ka būs tas atbalsts beigās. Tā pozīcija savā ziņā arī man iet. Šajā darbības periodā ir nācies uz šo jautājumu saskarties, varbūt ir bijusi arī aptuveni šādi. Proti, Finanšu ministrija neiebilst, piemēram, pret attiecīgi pilnu funkciju atjaunošanu ar šiem resursiem, bet resursi mums būtu jāmeklē ministrijas iekšienē šajā gadījumā. Mēs gribētu uzsvērt, ka Tieslietu ministrija nekad nav nosacīta bijusi no tām bagātākajām ministrijām. Un pamatā tie galvenie izdevumi ir cietuma infrastruktūras uzturēšana un atalgojums tiesu sistēmai un cietuma infrastruktūrai. Tā kā tās ir galvenās budžeta pozīcijas. Un paņemt, mazināt atalgojumu, piemēram, cietuma infrastruktūras sistēmā un attiecīgi šo naudu novirzīt uz probācijas dienestu, arī nebūtu droši vien tas pareizākais risinājums. Vienīgā institūcija, kurā nav pilns darba laiks, laikam ir šobrīd tikai probācijas dienests. Nē, tā nav, ir uzņēmuma reģistrs vēl arī. Arī Tieslietu ministrija. Arī, jā,